Nevar tagad atrast, kur noņemt to, ka tā nebūs atbildes uz jautājumiem. Jāapskatās, kur tas ir. Šeit. Šitas šodien abonentu laivas tēma būs dvēsele. Tā. Es ceru, ka nomainīsies tas uzrakstīņš, jo šovakar bez kārtīm, bez dāvanām, bez jautājumiem un atbildēm. Šodienas tēma, čau. Šodienas tēma ir dvēsele. Tēma ierosināja vienu no abonentēm, bija mums tāda iespēja ierosināt tēmas. Man palika vēs, atnāca džemperī, sveika, Agī. Kaut kāds vējš ārā atkal pūš, cerams, ka neko baigi neuzpūtīs. Bet vispār varbūt arī nemaz nav tik vēs. Nevar saprast. Nevar saprast, kā man būtu. Tēma likās interesanti, tik pa laikam jau mēs it kā viņai pievēršamies. Bet viņa vienmēr ir aktuāla. Un līdz ar to man ir iesūtīt dažas jautājumus. Sveika, Agī, sveika, Līga, sveika, Daina. Forši visi pamazām sapulcējās. Runāšu ilgāk kā stundu. Vienkārši, lai var leju pielādēt un augšu pielādēt, lai paliek laiva ieraksts. Un laiva ieraksts būs pieejams Telegram abonentu grupām. Jā, jo tiem, kam nav abonents, tad varēs redzēt tikai priekšskatījumu, tas ir kaut kādas dažas minūtes. Bet visas iespējas pievienoties mums, brīnišķajiem, saņemt katru dienu kopējo dienas vēstījumu un piedalītos šādos tematiskos laivos. Vismaz es cenšos 4 reizes mēnesī, tas ir vismaz vienreiz nedēļā. Lūk tā, šodien par dvēseli, bet es tad uzreiz sākšu ar to, kas tika pajautāts, tos jautājumus pierakstīju, lai varētu iedot to atbildi, ko gribu dzirdēt. Un, ja jums ir kādas savas domas, savas sajūtas, savi jautājumi par šo tēmu, kas tad vispār dvēsele tāda ir, vai kā notiek tās izpausmes šeit uz zemes, tad rakstiet. Vienīgi tas, ka jautājums var ierakstīt tikai tie, kam ir aktīvs abonents. Sveika, Agnese! Un Eņģelītim tātad noteikti vēl kaut kas ar abonentu nav beidzies. Ja tu vari vēl joprojām ienākt un ierakstīt jautājumu, tad varbūt kaut kādas dienas vēl bija palikušas. Vai arī automātiski kaut kas atjaunojies, neesmu papētījis. Kaut gan klāt tev nerādās, kad tu esi abonējusi. Sveika, Egija. Tālūk. Jautājums par dvēseli izskanēja tādā kontekstā. Jā, šodien abonentu ēters, Egija. Tev īstenībā pēc brītiņa, ja tev būs vēlēšanās, varbūt gribēsi nākt izteikt savas domas. Ja nē, tad arī labi. Bet jautājums izskanēja ar to, kad bija jautājums par to, vai dvēseles turpina būt klātesošas šajā dzīvē. Paldies, Ilona, sveicināta abonentu pulkā. Ilona, es tev pēc tam pievienošu arī Telegram grupā un aizsūtīšu visu informāciju. Vai dvēseles esot klātesošas šeit mūsu dzīvē? Jo ir vietām tā informācija, kad radinieki nāk, tevi atbalsta un visādā veidā tur mēģina palīdzēt, neskatoties uz to, ka viņi ir jau devušies prom no šīs zemes dzīves, kas rada šo te domu un sajūtu, ka viņi varbūt visu laiku ir kaut kur tepatās, tepat līdzās un šeit kaut kur ļoti sveiki ilzīt. Un šeit ļoti bieži, tā kā sastopam, kādā brīdī ievajagās, sauc vecmāmiņa man nāk palīgā. Šeit notiek, katram ir kaut kādas tās savas pieredzes un savu priekšstatu, kā tas notiek. Tieši no savas pieredzes var teikt to, ka
dvēseles šādā līmenī vismaz ar mani sazinās tieši vairāk caur sapņiem, ja viņām gribās norādīt kaut ko. Es zinu, ka ir arī vēl kam ir līdzīgi, kad, ja nāk kaut kāda svarīga notikuma vai kas, mums parādās mūsu aizgājušo radinieku tie tēli. Bet tīri fiziskajā realitātē kāds tad sanāk tas dvēseles ceļš. Būtībā tātad dvēsele ir gaismas struktūra, kura ir radīta un uzradīta no radītāja. Sveiki, Sintī! Paldies, ka pievienojies. Pēc tam arī aizsūtīšu tev abonentu informāciju. Katrs, kurš pievienosies vēl kā abonents, es aizsūtīšu abonentu informāciju un visas papildu iespējas, kas abonentiem ir pieejamas. Un šito vairāk neatkārtošu, bet priecājos par katru, kur ieraug mūsu pulciņā. Jau bišķiņi izsit no tās domas ārā, bet gaidījos tiešām. Un tātad dvēseles tā rašanās, ja tās gaismas struktūras, radījis ir radītājs, un tālāk, kad dvēselē ir bijusi tā nepieciešamība un vēl joprojām ir piedzīvot dažādas pieredzes. Un zemes pieredze ir tikai viena no daudzajām iespējamajām, bet visbiežāk tā ir tā, kura visbiežāk atkārtojās, kur uz zemi atgriežas vairākas reizes dvēseles, atkal un atkal un atkal. Kāpēc? Jo šeit šī te spēlīte ir interesanta ar to, ka viņa atstāja spēcīgus nospiedumus mentālajā plānā un arī astrālajā ķermenī. Un rodās nepieciešamība nākt un apskatīt monētas otru pusi. Monēta ir tā, ko mēs varam saukt vai uzskatīt par karmu. Tātad karmiskās pieredzes ir tās, ka mēs iegūstam iespēju paskatīties, kā tas ir būt upurim, būt pārdarītājam, būt cietējam un būt laimes nesējam, un būt laimīgam un būt nelaimīgam, un sāpēt un nesāpēt, un atbalstīt un neatbalstīt, un tātad visādas šīs te pieredzes, ko dvēseli šeit var izdzīvot, tātad būt nabadzīgam un būt bagātam un būt visādos veidos un procesos. Un tādēļ šīs zemes pieredzes ir tās, kas dvēselēm bieži vien cauri mūžībai, jo dvēsele ir mūžīga, atkārtojās. Ko šīs zemes nāk atkal un atkal kaut ko skatīties, redzēt, iepazīt. Un interesanti ir tas, ka tas prāts, kas mums šeit ir uz zemes iedots, viņš ir radīts tādā veidā, lai caur ego struktūru, caur ego rāmi mums ļoti veiksmīgi aizvērtu cietu un veidotu atdalītības sajūtu. Tātad dvēsele nonākot cilvēka ķermenī, viņa jūtās atdalīta no visuma, viņa jūtās atdalīta no radītāja, viņa jūtās aizrauta projām no saviem šiem dvēseles radiniekiem un vispār pat kaut kādos dzīves posmos, varbūt pat ilgāku dzīves laiku vai vairākās dzīvēs, nemaz šo te kopumu un visu šo te struktūru esību neapzinās. Un tad, kad mēs to sākam apzināties, tas ir tas saucamais, ko mēs saucam par to atmošanās periodu, kurš notiek, ka mēs sākam izzināt gan to enerģētisko pasauli, gan tās dvēseles ceļu un visas citas lietas, un sākam skatīties uz visu, tādā tā kā kopskatā, kopredzējumā. Un dvēsele tātad nāk ar saviem līgumiem, ar saviem uzskatiem. Skatos, ka laikam tagad abonenti par kaut kādu akciju var iegādāties, braukšā rādās. Tātad tas būs lētāk šomēnes. Un nāk ar tātad visas tās dvēseles, ko mēs šeit arī satiekam, kur mēs viens otru satiekam, mums ir bijušas kaut kādas jau kopīgas pieredzes, mums ir kaut kāds konkrēts, un nav tā, ka es tagad atnāku un to savu dvēseli grupu jau pirmajā dienā vai savā radinieku vidū sastopu. Tas ir tas, ko mēs satiekam un sastopam dzīves laikā. Ir kaut kādi draugi, ko mēs satiekam tur, pamatskolā un tad vidusskolā, un tad darba kolektīvā, un tad mainās vispār draugu loks, tad ir kaut kādi pasākumi, kā mums bija arī nesen, un tas attiec cilvēku, un tu ieraug un saprot, ka to dvēseli sajūti jau kā 100 un 1000 un cik gadus pazīstamu, Tātad visi šie te procesi dvēseles ceļā ļoti daudzi ir jau paredzēti. Kāpēc? Jo dvēsele nāk uz zemes ar savu dvēseles
dvēseles plānu, jo viņai ir konkrētas lietas, kas ir jāizdara. Pirmkārt, dvēseles uzdevums, tātad dvēseles uzdevumu mēs arī varam visādos, ir veidi, kā to uzzināt, ja, ko mēs arī mēdzam skatīties, kāds ir vispārējais dvēseles uzdevums, kur arī tiek izskaidrots, kāpēc ir tādas vai savādākas pieredzes dvēselē un kāpēc viss notiek šajā dzīvē tieši tā un ne savādāk. Un ir izveidots kaut kāds tas pamatplāniņš, ja? Kas būs jāatnāk, kas būs jāsatiek, kas būs jāpiedzīvo, kādas īpašības sevī būs jāatver. Tā ir tā spēle tev uz zemes, ja? Piedzīvot to emocionālo plānu, visas emocijas, ko tā zeme piedāvā, un caur to tā kā iet, un pamazām katrā nākamajā tajā dzīves līmenī, caur savu apziņu atvērties tam, ka mēs atceramies, kas mēs esam, ka mēs esam tomēr tās gaismas būtnes un viss pārējais. Nu jau jautājums virzījās tik plaši, ka man ar stundu nepietiks, jāsašaurinās, jā, lai es varu saglabāt video pēc tam un ielikt jums linkā YouTube abonentiem. Nu lūk, nu tātad īsāk sakot, wow, paldies! Īsāk sakot, tad dvēsele iet cauri šīm te savām pieredzēm, piedzīvo, satiek, mainās, aug, pilnveidojās. Nu, un tad, kā jau jebkurai dvēselē, pienāk tas brīdis, kad ir jāiet kā prom no šīs dzīves. Un par to arī bija tas jautājums, kādēļ vispār šī tēma tika ierosināta, kur tad tas notiek, kur viņi paliek un kādā veidā tad viss tur tie procesi notiek. Protams, būs daļa tagad skeptiķi, kas teiks, kā tu to vari zināt, ja? Kur tu tagad nomiri un atnāc atpakaļ, vai nē, tā ar mani nenotika. Šajā dzīvē vismaz ne. Bet ir ļoti daudz interesantas literatūras, kas ir, piemēram, Ņūtona dvēseles ceļš. Ja kādam ir interesi, var to palasīt, vai pēc tam pēc laiva uzrakstīt, vēlreiz aizsūtīšu, kā šo grāmatu sauc. Viņi ir 2 daļās. Un tās ir grāmatas, kuras ir rakstītas hipnozē. Tātad būtībā enerģētiskā procesā, tad, kad ieved atpakaļ iepriekšējās dzīvēs, ļaujot seanses dalībniekam to atcerēties. Un šīs grāmatas satura tādu visticamāko informāciju, tad, ja gribās ar prātu tam pieslēgties, saredzēt, saprast vai kaut kādā veidā caur šādas grāmatas lasīšanu atgūt to savu aizvērto atmiņu. Un viņās var lasīt šīs dvēseļu pieredzes, kur dvēseles ir gājusies cauri starp dzīvi posmiem, un viņi stāsta, kā tas notiek, ja? Kāda ir tā aiziešana no dzīves, kā tā dvēsele jūtās, kad ir strauja aiziešana, kāda ir tāda lēna rimta, ja tur sasniegts konkrēts vecums, kāda vesela, kāda apziņas stāvoklī attiecībā, pamet to dzīvi. Tur ir atkal visādas tās lietas, kas tur veidojās un ietekmē visu tālāk uz priekšu. Bet tad jautājums bija par to, vai dvēseles ir klātesošas, vai viņas ir klātesošas, vai mēs varam savus radiniekus pasaukt palīgā. Šeit būtu atkal jāmin tas, kad tomēr te dvēselē katrs uzdevums, savs uzdevums, tāpēc visas šīs te garās runas. Un katra šī dvēsele iet šo te savu uzdevumu tik ilgi, cik viņai ir paredzēts. Tātad konkrētus gadus ir šeit uz zemes, konkrēts miedarbības notiek ar dvēselēm apkārt un konkrētā brīdī dodās projām. Un tālāk dvēselē ir turpinās savi pārējais posmi, sava attīrīšanās, sava gatavošanās nākamajām dzīvēm. Starpība ir tā, ka tas laiks šeit uz zemes mums ir relatīvs, un viņš ir pilnīgi savādāks mūsu sajūtās, esot cilvēciskā ķermenī, nekā tajā dvēseliskajā gaismas līmenī. Kā mēs zinām, tā gaismas ātrums vispār ļoti ātrs arī tādā cilvēka prāta izpratnē.
Bet dvēseliski būtībā šāda viena dzīve būtu dvēselē, viņa tā apstījās, samirkšķināja acis lēnāk, ja, un viņa tai dzīvē ir izgājusi cauri, viņa atkal iet attīrīšanās procesus, viņa iet atkal nākamajā inkarnācijā, vai uz Zemes, vai uz citas planētas, pilnīgi vienalga, tad turpina savus uzdevumus. Varbūt viņai ir paredzēts kaut kādu laiku būt šajos starpdvēseļu posmos, un nav vajadzīga iemiesošanās. Tur ir atkal ļoti, ļoti daudz un plaša tā informācija, kur var iet iekšā, mēģināt skatīties, redzēt, saprast, ja, kā tur tas viss notiekās. Bet pēc būtības tie mūsu radinieki, jā, tas, ko mēs tur esam piefiksējuši, ja, ka tās 40 vai 50 vai vienalga, kā nu kurā vietā tur saka tās dienas, Egī droši vien var palabot, cik ir tas pareizākais cipars, cik tās dienas tā dvēsele var uzkavēties. Ka tiešām reāli varbūt tāda dvēseliskā struktūra šeit ir tādas aiziešanas, kur viņi nav uzreiz, un to arī var just, jā, ka, teiksim, pat kaut kādā atvadīšanās ceremonijā vai kaut kur nemaz nejūtās dvēseles klātbūtni, viņi ir jau devusies uz savu gaismu, jā, devusies nākamajos uzdevumos. Tad ir energo nospiedumi ar kaut kādām spēcīgām pieredzēm, tie ir enerģētiskie nospiedumi, kas paliek kā šie te spociņi vai kaut kas. Tā nav visa dvēsele, tā nav visa dvēseliskā struktūra, kas iesprūst uz zemes. Iesprūst kaut kāda daļa, neizciedinātā daļa. Tas ir tas, ko mēs arī ejam enerģētiskajās praksēs, kas iet arī tās 21 dienas prakses, kur mēs ejam pakaļ savām izkaisītajām dvēseles daļām un dziedinam viņus un caur dziedināšanu atgriežam pie sevis atpakaļ. Tie ir tie mūsu spociņi, kas kaut kur, kaut kādā dzīvē, kaut kādā realitātē, ja mēs vēl paskatāmies kvantu laukā, ka vispār viss vienlaicīgi eksistē, ja, tas ir tas, kur tā dvēsele ir izkaisījusies, palikusi, pielikusi, iesprūdusi, un ko mēs šeit varam redzēt kā tās paralēlās realitātes, tā kā eksistenci. Bet tā ir tikai daļa, tas nav viss, tas dvēseles kopums, tas ir tāds tā kā enerģētisks nospiedums, un kaut kā tā neizdziedinātā daļa, kas tad ir tās daļas, kas paliek, ja? Tās ir traumatiskās nāves, ja, pēkšņās nāves, nelaimes gadījumi, tur slepkavības, vēl kaut kas tātad, kur dvēsele fiziskā līmenī, psiholoģiski, emocionāli un viss tā tālāk ir bijusi negatava vai pārcietusi caur to lielas sāpes vai caur to jūt vēl joprojām nav tikus vaļā no aizvainojuma, jo tāpēc jau mums tās dzīves nāk un atkārtojās un ir tā nepieciešamība nākt atkal un atkal, kad ir kaut kādas tās lietas, kas tomēr paliek un kaut kādā veidā pietur, jā. Un jautājums, es saprotu, ka bija par kaut ko citu, par to, vai dvēseli klātsoši mēs varam lūgt palīdzību, un tad šeit ar to tad spēlējās ar to mūsu prātu, vai spēlējās gaismas struktūras. Reizēm ne tikai gaismas struktūras, bet ar tādu palīdzīgo roku, kur liekas, ka atnāca vecmāmiņa palīgā, atnāca aizgājušais vectētiņš, vai tur tētis, kurš jau sen vairs nav un uz zemes ir klātsoši un palīdz. Tas ir mūsu sargaņģelis. Bet tas nav dvēseles struktūra, kas patiešām bija iemiesojusies konkrētajā cilvēkā. Jo eņģeļi un sargaņģeļi, lai pievērstu mūsu uzmanību, ka viņi eksistē, ka viņi ir klātesoši, lai tevī sāktu vērt vaļā to paļaušanos, ka tava dzīve nav tikai fiziskā realitāte, kad ir šī ārējo spēku ietekme, ir gaismas spēku klātbūtne, arī tur citu struktūru klātbūtne, ja, ka tas viss ir īsts. Tas, ka tas nav prātam aptverams, ka tas nenozīmē, ka tas nav, jā. Tad šie te eņģelīši, lai tu sāktu vairāk pievērst to uzmanību, ka tev ir šī palīdzība no malas, viņi izmanto impulsus, kas liek tev sajusties, kā sev kāda tuva un pazīstama cilvēka klātbūtnē. Tas ir tad, kad mums liekas, ka mums tur palīdz kāds no aizgājušiem radiniekiem. Tātad, ja bija šis jautājums, vai dvēseles var turpināt būt klātesošas un palīdzēt mūsu dzīvē, nē. Nē, viņas veic un dara savus uzdevumus. Tāpēc arī liela aizraušanās ar kapu kopiņām, ar kapu kultu un visu pārējo traucē dvēseles to iešanu, attīstību, virzīšanos, jo katru reizi, kad tu tur aizej un tagad viņi tur atceries, tu jau viņu patraucē dvēseliskā līmenī.
Ja? Tā tad nav notikuši šī te atlaišana. Tā kā tie arī ir tādi interesanti procesi, ja? Kuriem ir vērts pievērst uzmanību, vai jūs tur vispār velk, vai jūs to darat dēļ prāta struktūras, kādēļ tur tie procesi, vieta, viss tiek uzturēts, ja? Pajust, ja? Ko tev tas viss kopumā nozīmē. Jo tieši šāda te atbalsta veidā, tā kā mēs sakam, jā, man tur mamma sēž uz mākoņu maliņas un palīdz manās dzīves gaitās, tas tavs sargeņģelis sēž ne tikai uz mākoņu maliņas, bet viņš ir tepat blakus. Uzliek roku, tā teikt, uz tev labā pleca un tev tavā dzīvē palīdz, un lai tu viņu sajustu, viņš tev sūta tev atpazīstamus signālus, lai tavs prāts, kurš iespējams varbūt ir spēcīgāks par intuīciju un visām tām enerģētiskām lietām, lai viņš arī to pieņemtu, sagramotu un tajā tavā dzīves realitātē ielaistu. Tādēļ ir šī sajūta, ka tie ir radinieki, bet kopumā tie nav. Tagad jūs, protams, jautāsiet, kā tad tur ir ar tiem radiniekiem, ka es pilnīgi jūtu, ka man tur tas onkuls, kurš man visu dzīvi besīja, ja, ka viņš turpina staigāt pa manu pagalmu, ja, un vai nezinu, tur dzīvoklis pulkojās. Tās ir tavs iekšējās bailes. Iekšējās bailes, no kurām tu nevari tikt vaļā. Tā tad ir neatlaists vai kaut kāds aizvainojums vai vēl kaut kādas lietas, kas pietur šo energostruktūru, kā negatīvās enerģijas kopumu, negatīvās enerģijas nospiedumu tavā enerģētiskajā laukā, un tu viņu sāc sajust, ka viņi ir klātesoši. Un arī šī energostruktūra, lai tu zinātu, kad viņa ietekmē tavu dzīvi, tavas izvēles, viņa pieņem tev prātam saprotamu formu, viņa sāk tev blakus esot, identificēties ar kādu tev šo te atpazīstamo personu. Bet tas, kad ir šīs negatīvās enerģijas un mēdz būt, kad ir mājas jātīra un dzīvokļi jātīra un vispār sevi jātīra un visu pārējo, ka viņas ir un pielīp. Kāpēc viņas pielīp? Jo mēs kā dvēseles, mums ir sava enerģija, mums ir energo plūsma, ja? Mums plūst cauri šī te radītā enerģija. Mūsu dzīvības enerģija būtībā. Un šīs te dvēseļu daļiņas, atlikumiņi, kuri nav izdarījuši un izveikušas kaut kādu sev viņu prāti, it kā viņiem vairs nav, ja? Bet vienalga ir bijis ļoti spēcīgs ego un kaut šī te prāta struktūra, ka nevar to zemes plānu pamest, un ir vēl kaut kāds aizvainojums, un ir vēl kaut kādas visādas citādas lietas, un viņi miedarbībā ar enerģētiski spēcīgiem cilvēkiem turpina uzturēt sevi esam šeit. Katrā kontaktā, tad, kad tu vai nobīsties, vai ieraugi, vai sajūti, tu viņu pabaro. Tu viņu pabaro, un viņš no tā var turpināt šeit būt. Kāpēc viņu jābaro, jo viņš pats par sevi neeksistē. Tad dvēseles kopums šeit vairs nav. Dvēseles kopums dara savus uzdevumus. Bet tā mazā daļiņa, lai viņi izdzīvot, viņai ik pa laikam ir jāuzēda enerģija. Tāpēc viņi iet un paklauvē, un nezinu, mēbeles pabīd vai vēl kaut ko izdara un dabū savu nepieciešamo to enerģētisko atbalstu, lai turpinātu it kā kaut kā to savu uzdevumu šeit līdz galam zemes izdarīt. Vēl bija jautājums, tātad, ja šīs dvēseles ir klātsošas, vai šīm dvēselēm var uzdot jautājumus. Tātad caur šo mēs tā kā sajūtām un sapratām to, ka tās nav īstās mūsu radinieku dvēseles, bet tas ir mūsu eņģeļi, sargeņģeļi, gaismas struktūras vadošās. Tas būtu atkal vesela atsevišķa tēma, kas tad tās tādas un ko viņas dara, kā viņas mūs ietekmē. Un kā mēs varam ar viņiem runāt, tas ir atkal, kā mēs pietuvojamies gan caur meditācijas procesus, caur visām šīm lietām. Un vai var uzdot jautājumus? Jā, protams, tu vari uzdot jautājumus, jo tu saņemsi sev nepieciešamās atbildes, tātad viņu klātesību, šo eņģelisko enerģiju klātesību, kas tev varbūt identificēta tiek, lai tu saprastu, kāda tava radinieka klātbūšanu. Tev radīsies šī interese, vēlme savienoties, vēlme pajautāt, tā sajūšana un saprašana, ka šī gaismas struktūra tev tā kā var palīdzēt, iedot kādas atbildes vai izdarīt izvēles. Un attiecīgi tad tu atradīsi veidu, vai tas būs meditācija process, vai tā būs kaut kādā veida iekšējā saruna, kas varbūt vai kaut kā, tā kā stiprinās un atvērs tavu intuitīvo kanālu, kurš visu laiku ir mums katram, tā savienojums ir augš, kur nāk kaut kādas nepieciešamas atbildes. Un tas būs šis variants, ka vienkārši tevi pievērsīs šāda veida komunikācijai,
kur tev šīs atbalstošās struktūras ir gatavas sūtīt atbalstu un iedot arī atbildes, ka tev pēc prāta līmeņa liekas, ka tu tur runā ar to savu aizgājušo radinieku, ja, kurš ir klātesošs, un arī šīs atbildes saņem. Tātad var uzdot jautājumus, jā, protams. Kas iedod šo atbildi? Atbildi iedod gaismas struktūra. Kas ir gaismas struktūra? Nu, tas esi tu pats. Jā, tava dvēseliskā daļa, tavs augstākais es, kurš ir palicis tikai savienojumā tur ar visumu, tur augstāk. Un attiecīgi tad šī ir atbildes jautājumi. Mēs varam uzdot jautājumus, jā, tu vari, un arī tu vari saņemt atbildes. Viņās ir pat vērts ieklausīties. Vēl sakarā ar dvēselēm, šis pēdējais man pierakstītais jautājums, pēc tam būšu priecīga par jūsu jautājumiem no jūsu puses, kas esat šeit laiviņā. Ja kāds vēlas uzdot jautājumu, bet jūt, ka nevar ierakstīt, kļūstat droši par abonentu, pievienojieties mūsu pulciņam, būs vēl dažādas interesantas features, kas ir pieejamas. Bet bija jautājums par suņu dvēselēm, vispār dzīvnieku dvēselēm, vai viņas var atdzimt, pārdzimt, kļūt par cilvēkiem. Būtībā ir tā, ka katrai šai enerģētiskai struktūrai, arī dvēseliskai struktūrai, ir iedoti savi uzdevumi. Un pēc būtības cilvēks nav dzīvnieks un dzīvnieks nav cilvēks. Tās ir atšķirīgas gaismas struktūras. Tāpatās kā tās gaismas struktūras, kas ir mūsu gaismas skolotāji, kas ir gaismas pavadoņi, nezinu, tur karmas hierarhija, laika hierarhija, visi, kas ir lielās gaismas struktūras, kuras vada globālus visuma procesus caur sevi caurvada, viņi nebūs tie, kas iemiesosies un kļūs pēkšņi cilvēka veidolā. Jo viņa dvēseliskā struktūra ir nonākusi līdz tam, ka viņiem tas nav nepieciešams, viņu rašanās un viņu tā miedarbība ar visumu, tam ir cits mērķis. Dvēseles, kas ir cilvēka veidolā, viņas var zemes ietvaros, viņas nāk cilvēka veidolā. Viņas nāk cilvēka veidolā un piegūst šīs cilvēciskās pieredzes, jo viņas jau ir nonākuši līdz tam līmenim, ka viņas tur ir. Pavisam maziņās uzradītās dvēseļu struktūriņas, kas nāk kā pavadoņi, kas nāk kā zemes gari, kas nāk kā koku enerģijas, tās pašas dzīvnieku enerģijas. Dzīvnieki ir mūsu pavadoņi. Cauri dzīvēm dzīvnieki ir mūsu pavadoņi. Dzīvnieku dvēseles, tātad sunīts nepāries pēc tam, neatnāks kā cilvēks tavā dzīvē, ja? Vai cilvēks neatnāks pie tevis kā sunīts tavā dzīvē. Sunīts aizies no tavas dzīves, jo viņam mūža ilgums viņa ķermenim ir īsāks, un viņš atnāks jau tuvāko 2 nedēļu laikā. Dzīvnieku dvēseles var integrēties jaunos ķermeņos, kas nozīmē, ka jau no viena dzīvnieciņa ķermeņa dvēselīte ir izgājusi, viņa var vai nu sunīša vai kaķīša ķermenī ienākt atpakaļ un atgriezties atpakaļ tavā dzīvē. Līdz ar to caur prātu pavisam droši var neslēgt to impulsu, ja ir tā sajūta, ka jau tu pēc tam 2 nedēļām tu ieraugi kādu un tev liekas, ka šitas kaķis izskatās kā mans reksis, ja, kurš tur ir aizgājis neilgu laiku apakaļ un ļoti gribās viņu atvest mājās. Kādu dzīvnieku pilda funkciju, dzīvnieku dvēseles. Šīm dvēselēm ir šī viena funkcija, kas ir kalpot zemē. Tie ir visi tie, ko mēs paņemam un apēdam. Bet lielākā daļa droši vien no mums to dara. Viņu dvēselēm ir šāds mērķis būt par to vistiņu un par to gotiņu un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir viņa mērķis pabarot šeit uz zemes, pildīt šo dvēselisko funkciju. Ja? Tad ir šie mūsu dzīves pavadoņi. Suņiņši, kaķīši, ja, tie zvēriņi, kas mums nāk šeit iekšā mūsu dzīvē, un viņi palīdz dvēselē attīstīties. Viņi dvēselē iet līdzās, viņa atver dvēselē dažādas īpašības un nepavelti saka, ka tā kā tu izturies pret dzīvnieku, tā tu izturies arī pret cilvēku patiesībā. Vai arī, piemēram, tu pret dzīvnieku tur esi kaut kāds ļoti
mierīgs un atvērts un vēl kaut kāds, bet pret cilvēkiem galīgi nē. Tas atkal parāda to, ka tev tā iekšējā pasaule ir tieši tāda un ir savādāka, kāds tu esi pret to dzīvnieciņu, bet tā tad ir kaut kāds aizvainojums pret to cilvēku kopumu kā tādu, un tu nespēji emocionāli un psiholoģiski un vēl kaut kā atvērties pret cilvēkiem, pret cilvēciskām dvēselēm. Un šīs te ir mūsu tie dvēseļu pavadoņi, kuri tur var tagad mainīties ar ķermenīšiem savā starpā un būt mums līdzās šajā dzīvē, citās dzīvēs un tā tālāk. Tātad šeit zemes ietvaros. Bet dvēseļu grupa, kas jau iemiesojās kā cilvēks, viņš var nākt atpakaļ kā cilvēks šeit uz zemes, bet viņš var iemiesoties pēc tam doties varbūt uz nefizisku realitāti, kur viņš ir kā dvēseliska forma, enerģētiska, tikai eksistē vai tad piedzīvot pavisam citas pieredzes, nav obligāti šī atgriešanās atpakaļ uz zemes. Tā kā kopumā sunīts nevar būt cilvēks, un būtībā arī cilvēkam nevajadzētu būt sunītim. Un tad, kad mums kaut kādi mūsu pavadoņi un eņģelīši un visi grib dot kaut kādus norādus vai vēl kaut ko, tad viņi gan izmanto atkal prātam saprotamos tēlus. Viņi zina, kad tu šajā gadījumā pievērsīs uzmanību putnam. Ja putns tev nosēdīsies uz loga vai ieskries tavā logā, tu tad aizdomāsies par kaut kādu lietu, kas šobrīd tavā dzīvē ļoti svarīga. Ja? Vai, piemēram, ja viņš parādīsies konkrēti cilvēku veidolā, tad to arī atkal tam pievērsīs uzmanību, un sapratīs, ka kaut kas no tā visa ir svarīgs. Un šādā veidā, tās gaismas struktūras mēdz ar šiem te prātam saprotamiem veidoliem spēlēties. Bet, tā kopumā, nav tā, kad cilvēks kādā dzīvē pēkšņi būs suns vai otrādāk. Lūk, un tad bija arī tas jautājums, vai dzīves ietvaros var būt tā, kad, pieņemsim, kāds aizgājušais ienāk tieši tajā tavā dzīvē kā cits cilvēks citā veidolā. Ja dvēseļu līgumā ir paredzēts, ka jums ir intensīvā miedarbība, ka jūs izejat šīs dzīves ietvaros pieredzi, tur nezinu, kā māsa un brālis, un pēc tam kā māte un meita, un pēc tam vēl kaut kas, bet tas jau ir attiecināms uz kaut kādām iepriekšējā dzīvē izdarītajām lietām. Pavisam teorētiski, ja tā ir diezgan paliela tā gadu starpība, varbūt, ka tā var būt, bet vairāk. Kāpēc ir šīs sajūtas, jo mūsu tajā tuvajā lokā ienāk mūsu dvēseļu grupa. Un tas nozīmē, ka mēs savā starpā kā dvēseļu grupa jau esam saistīti. Un, piemēram, es aizbraucu uz retrītu, tur Sandru satieku, un es jūtu, ka viņi ir no manas dvēseļu grupas. Un es viņu varu, pieņemsim, sajust, ieraugot, ka viņa man būtu tā kā māsa. Ja? Un tieši tas pats ir, ka no šīs dvēseļu grupas man nāk iekšā cilvēki manā dzīvē, un kāds tur pirms tam ir aizgājis, tā dvēsele visdrīzāk iet darīt tālāk savas lietas, un kāda cita no mūsu grupas ienāk, bet viņa ir tikpat tuva, kas kaut kādā veidā atkal prātam var asociēties ar kaut ko jau redzētu un piedzīvotu. Tā kā būtībā šis viss kopums ar tām dvēseļu pieredzēm, viņš ir tāds visai interesants. Sveika, Aivuci, prieks tev redzēt. Mēs runājām par grāmatu Dvēseļu ceļojums, Ņūtona grāmatas. Viņas ir divās daļās, kuru var lasīt zem hipnozes pierakstītos dvēseļu starpdzīvi posmi. Tur ir aprakstīti ļoti interesanti grāmati, arī tādas apziņas, verošu vaļā. Redz, tu esi lasījusi. Un grāmatas ir fantastisks un pilnīgi iedod tādu vai nesajūtu, ka viss jau zināms, redzēts. Tāda ļoti forša tāds informācijas apkopojums tajā visā ir. Un es redzēju, ka Aivuci, varbūt tev šīs grāmatas ir mājās, manējās, diemžēl, ir noklīdušas.
bet kur bija jautājums, Sintija rakstīja, ka varbūt kādam ir šīs grāmatas un var iedot izlasīt. Es pieļauju, ka varbūt arī kādā bibliotēkā un varbūt patiešām abonentu grupiņā, tā kā tu pievienojies abonentiem, es tev aizsūtīšu, kā pievienoties Telegramā abonentu grupiņai, un tur varbūt arī var ierakstīt un pajautāt, jo tur tas loks arī tad ir šaurāks mūsu starpā, kad var uzjautāt, varbūt patiešām kādam ir un kāds var iedot, vai arī tiešām kādā bibliotekā, jo cenas ziņā viņas, protams, ir uzreiz jāiet un jānopērk, tas nav tas pats lētākais pirkums. Ilzīt, tu šo grāmatu, Ņūtona grāmatu arī esi lasījis, vai tu tagad runā par dvēseli ceļojumu Atlantīdu? Jo es zinu, ka Ilze lasīja, tas jau ir nākamais levels, ko Ilze lasīja. Sāras aizmirsu viņai uzvārdu grāmatas, kas ir par iepriekšējām dzīvēm Atlantīdā un Lemūrijā. Tas ir atkal vēl savādāks. Tās arī ir interesants. Ja kāds ir lasījis Ņūtona dvēseles ceļu, tad varētu būt interesanti tos hipnoterapeita ceļojumus izlasīt. Pirmā daļa ir Atlantīda un otrā daļa bija Sfinksa. Tās ir arī interesants, bet Ilze, tu vēl Ņūtonu neesi, manuprāt, lasījusi. Jā, Reku Sintija ieraksta, ka Ņūtonam ļoti labas grāmatas, jā. Un es arī tās grāmatas sajūtu, kad līdzīgi kā pieņemsim, man ir vai nu šādos laivos vai konsultācijās, jā, kad tu vienkārši tev iedod informāciju, ko runāt, tu vienkārši runā, jā, un tad tā plūsma beidzās un viss. Tad es arī tās Ņūtona grāmatas un arī, kas ir tās hipnoterapeits ceļojumi, es viņas arī tā sajūtu, ka tur vienkārši ir iedot informāciju caur to cilvēku roku, vai viņš tur ir rakstījis ar roku vai ar datoru, pilnīgi vienalga, ir vienkārši iedota vispārēja no kosmosa, no visuma tā informācija, viņa tur ir apkopota. Un tad attiecīgā laikā, jā, kad pie dvēselēm nonāk šīs te grāmatas, jā, tad var arī lasīt un atvērt kaut kādas sev jau jaunas tos apziņas apvārsnīšus. Un vēl ir krievu valodā, es tā kā nezinu, vai viņi ir kaut kur pieejami, man viņa rokās nav bijusi, es viņu internetu versijā biju redzējusi, Marijas Magdalēnas dienas grāmatas. Un tur ir ļoti interesanti, Marija Magdalēna arī šādā channelingā rakstīta grāmata, kur Marija Magdalēna stāsta savu un Jēzus Kristus dzīvi, Sanandas dzīvi, kā vīrs un sieva no šī aspekta. Tātad nevis tas, kas ir ielikts mums visiem zināmajā grāmatā, bet tieši par pārattiecībām. Viņa arī strādā kā ļoti sievišķo enerģiju atveroša, paceļoša, vispār pāri attiecību to kopbūšanas, tādu ļoti dvēseliskā izpratnē atver arī tādu apziņu pilnīgi savādāk, ka tu spēj paskatīties uz to, kas tas vispār ir, kāpēc vispār divi cilvēki šeit uz zemes nonāk kopā un kādas pieredzes viņiem šeit ir paredzēts piedzīvot un ko vispār tas caur sevi nes, katra šī būšana kopā, fizisks kontakts, saruna kontakts un tā tālāk. Par Kallasu kaldu, Lieldienas salām, par visām civilizācijām, jā. Tās ir visas ļoti, ļoti interesantas. Es pat lielāko daļu no viņām neesmu izlasījusi. Nav bijis kad, bet jā, noteikti tie, kas no jums šobrīd iet šo te, kad viss verās vaļā, visi interesē, kamēr visi interesē, tikmēr meklējiet, skatāties, verat, lasat, un tas uz priekšu daudz ko iedod. Jo daudz no tām grāmatām ir tādas, ka tu atver un lasi, un ir tās, bet es taču to jau zinu, un tu lasi uz priekšu, un viss tev nāk kā tāds apstiprinājums, ka tu saproti, jā, ka patiešām tā dvēsele ir tāda un tāda, un viņi ir tādas un tādas pieredzes, savalkās tie skaidrojumi, ko es šeit vispār daru, jā, ko es varētu darīt savādāk. Un viss tā beigu forši liekas pa plauktiņiem, jā, šāda literatūra ir būtiska. Bet, ja ir sajūta, ka negribās lasīt, tad nevajag lasīt. Tad vajag izkopt atkal, nezinu, meditāciju, channeling prasmes, jā, un visu šo informāciju var saņemt, protams, arī savādāk. Vienkārši grāmata liekas, ka tas tāds taustāmāks apstiprinājums tavām domām un sajūtām.
Tā kā mums šodien šī tēma ir par dvēseli, dvēseles ceļu un šiem te jautājumiem, varbūt jums ir vēl kaut kādi jautājumi, ko gribētos pajautāt. Tā, Sintī gribētu dzirdēt par sargaņģelīšiem, būtu forši, ja varētu pastāstīt. Jā, Sintī, par eņģeļiem un sargaņģeļiem ir šis tas, tu redzēsi, tad, kad es tev ielikšu abonentu grupiņā, ir linki uz kaut kādām arī iepriekšējiem laiviem, bet ar eņģeļiem un sargaņģeļiem ir tā, kad jā, tur prasītos arī vēl vienu, man bija par eņģeļiem laivas, bet viņus varētu taisīt un taisīt. Katreiz kaut ko citu uzzinām, bet ar eņģeļiem ir tā, ka eņģeļu tā gaismas enerģētiskā struktūra, viņa ir mums vistuvākā, jo tad, kad mēs ejam cauri tām vibrācijām, kādā zeme vibrē, kādā mēs paši vibrējam, kā mēs veramies vaļā, tad tā eņģeliskā struktūra ir tā vistuvākā no gaismas struktūrām, kas ir tā jau 100% tīrā gaisma. Un tādēļ eņģeļus uzrunāt ir visvieglāk. Ir ļoti daudz dažādu eņģeļu, varētu pat uztaisīt veselu kursiņu, kur iet cauri, pajust un pamācīties un caur meditāciju aprunāties ar katru no eņģeļiem, jo kas ir arī mūsu visi šie tie arceņģeļi un vispārējais, viņiem katram ir savu funkciju, katrs nes savu gaismas stāru. Tas mums būs arī rudens apmācībā, kur mēs mācīsimies par 7 visiem enerģētiskajiem centriem, visu, kas ar to saistīts. Un tur nāk arī šīs eņģeliskās struktūras ar savu gaismas staru, ar savām dziedināšanas spējām, ar savām atbildībām, jā. Kurš no viņiem atbild par zemes plānu, kurš atbild par dziedināšanu, kurš palīdz vairāk komunicēt ar augstākajiem spēkiem, kuram ir atbildības tur saistībā ar sievišķām enerģijām un jautājumiem, un kuram ir kaut kas saistībā tur, nezinu, ar ģimenes dzīvu, attiecībām, vispārējo. Tur ir ļoti, ļoti tiešām daudz liela un plaša informācija par eņģeļiem kopumā, par ko var runāt, un tāda vistuvāk ir tas mūsu sargaņģelis. Man ar citu profilā ir pielikts par eņģeļiem, kā no rīta sasveicināties un kā vakarā, tā teikt, atsveicināties. Varat piesakot, ieiet, paskatīties, jo eņģeļiem ir tā, ka viņi visu laiku ir klātesoši, bet viņi ir jāuzrunā. Viņi ir jāuzrunā, lai viņi, jo mums šeit uz zemes ir brīvā griba. Un ja mēs neizsakam savu brīvo gribu ar viņiem miedarboties, viņi ir klātesoši, bet viņi neveic savas miedarbības. Jo viņiem nav pajautāts, viņiem ir jāpajautā. Jāsaka, nāciet, jā, es ar tevi vēlos runāt, vēlos iepazīt sargaņģeli. Un es saku tā, skaties uz bērnu tieši kā Omas māsas vīrs, nu redzi, paliek ģenētiskās iezīmes, DNS struktūras iezīmes, mēs ļoti daudz ko nododam caur savām visām šīm ķermeniskajām molekulām, un ļoti daudz ko mēs savā ķermenī arī molekulu līmenī mainam arī caur savu garīgo un šo te visu izaugsmi, un arī to nododam tālāk. Katrs nākamais ķermenis ienāk apgreidotāks un arī, protams, ar kādām savām līdzībām, bet tas nebūs, visdrīzāk nebūs tā, ka tas būs tas pati dvēseli jaunā ķermenī. Vienkārši kaut kādas, tās dzimtas iezīmes, iet cauri dzimtas iezīmes, dzimtas lietas, kas jāsakārto. Sintī saka, ka neizdodas meditācija, ļoti grib iemācīties. Sintī, no nākamās trešdienas varam sākt mācīties. Nākamā trešdiena verās vaļā jauna grupa. Man liekas, vai tu jau kaut pa dienu nerakstīji. Tātad no nākamās trešdienas šodien mēs pabeidzām vienu 4 nedēļu grupiņu, kas iemācījās meditēt, vai vismaz izprata un saprata procesus. Tad meditācijas par meditāciju būs 4 nedēļu kurs, sākot no nākamās trešdienas. Un var arī atrakstīt, aizsūtīšu, kas un kā notiek. Un tad, ja nav, jo vietu skaits arī man tur ir ierobežots, jā. Es ņemu pēc iespējas mazāk. Un šī grupa uz nākamo nedēļu viņa jau tūlīt būs pilna. Un ja viņa aizpildīsies, tad nākamā jau ir atvērta.
kur jau ir arī 2 jau dalībnieki iekšā. Tātad vietas arī vēl palikušas ir visai maz kopskaitam no septembra, no 4. septembra, un arī 4 nedēļas pa trešdienām. Un tad ir gan meditācijas teorija, gan meditācija praktiski, visa elpošana, sajušana, lai to procesu savā dzīvē tā kā atvērtu un ieviestu. Jo meditācija patiešām palīdz dažādos enerģētiskos procesos. Un, jā, ja tev interesi ir, tad patiešām var jau droši no nākamās nedēļas pievienoties. Enerģijas apmaiņa arī ir ļoti draudzīga par visām 4 nodarbībām, kur paliek arī ieraksti, ja netiek tieši tajā konkrētā laikā, ir tikai 40 eiro, tas ir 10 eiro pa nodarbību, un ja grib maksāt pa daļām tā kā pa vienai nodarbībai, tad ir 15 eiro par nodarbību. Tā. Un meditācija jau nodara, viņa nodara pēc tam dažādu enerģētisko procesu atvēršanai, miedarbībai, ar gaismas spēkiem, ar tiem pašiem eņģeļiem, ar savu tām, tur pēc tam ir ļoti lieli tie plašumi, kur to savu to tā kā, var teikt, jauno prasmi var izmantot, bet patiesībā tādā dvēseliskā līmenī ir mūsu visdziļākā prasme. Mēs vienkārši pie viņas atgriežamies, un šeit dzīves ietvaros sajūtam to impulsu, ka mums ir tā kā jānonāk atpakaļ pie tās mākas, iet meditatīvā procesā, jo tā ir prāta apklusināšana, spēja norobežoties no visiem tiem notikumiem, kas notiek šeit, un pietuvošanās sev savai dvēselē tuvumā. Un tad arī atverās iespējas gan uz visām tām 21 dienas praksēm vai jebkādām citām praksēm, ja, kas jau spēj kārtot gan zemapziņas lietas, gan mentālo, gan astrālo plānu visu. Tā, Ilona, uz kapiem ieteicams iet vienreiz gadā. Nu, negribas tagad gluži visu Latvijas priekšā teikt, bet es neaizēju arī vienreiz gadā. Nav ieteicams, nav neieteicams, tas droši vien ir pēc sajūtām, tas ir viens. Otrs, katram ir jāapzinās, cik viņš ir enerģētiski jūtīgs, ko viņš šajās enerģijās savāc vai nesavāc aizejot uz turieni. Un, nu jā, nu tik cik aiziet droši vien apkopt un visi, ja tā sajūta, tas ir jāiet, jādara. Bet jābūt varbūt spēcīgam savā tajā enerģētiskajā laukā, uztaisīt kaut kādas nepieciešamās tās sajūtas sevī, ko tu ej darīt, ar kādu mērķi, lai nesalasītu sev liekas enerģijas. Jo, ja tu esi enerģētiski spēcīga būtne, tur var sanākt kaut kāds, šito arī ēģī droši vien labāk spētu izstāstīt. Jo par tām kapu lietām es tā mazāk, jo es uz viņām īpaši nekoncentrējos. Cenšos arī neapmeklēt. Vienkārši pēc sajūtām, tāda sajūta, ka tas ir tikai tāds vairāk vieta prātam. Bet ir pilnīgi iespējams, ka man nav taisnība. Bet tādā enerģētiskā, jā, ka tā tieši tāpatās kā ar Dievu, kā ar baznīcu, kā ar visām šīm lietām, viņš jau te ir te, viņš ir visur, viņš ir jebkur, viņš ir mājās zem ābeles. Jā, tās sakrāli spēcīgas vietas, kur ieiet kaut kad un gribās tur iet pasēdēt, noķert tur to klusumu vai izmantot tur svešu gaismu vai vēl kaut ko, jā. Bet tajā pašā laikā viņš ir visur un tāpat tās arī dvēseli, mēs varam atcerēties jebkur. Galvenais nejaukt, ja tev gribās aizdedzināt priekš kāda aizgājušā sveci, tad labāk tad tomēr ir aiziet uz to vietu, kur tad viņš atdusās, un dedzināt to sveci, kur tā miesa atrodas, vai arī aiziet un to izdarīt baznīcā, bet atkal to nedarīt mājās, ja šīs enerģijas neaicināt uz savām mājām. Mirušās enerģijas. Jo tu jau attaicinās visdrīzāk ne jau to radinieku. Tu drīzāk attaicinās vienkārši tāda tipa energostruktūras, kurām tajā brīdī vajadzēs kaut kādu enerģētisko miedarbību ar tevi vai jeb kādu citu dzīvu dvēseli. Tur tā lieta. Tu vari iet pie vectētiņa un atnākt mājās ar kaimiņienes vectētiņu, kurš kaut kādas lietas uz zemes nav pabeidzis. Tā man šķiet. Nu, lūk, ir vēl kādi jautājumi.
Prieks par katru, jā, kurš šodienas laikā kļuva par abonentiem. Es jums noteikti aizsūtīšu informāciju, kā pievienoties abonentu grupai Telegramā. Jā, tur ir arī iespēja tad dienas vēstījumus saņemt, kas gribēs par savādāko visām tām enerģijas apmaiņām nekā ja vienkārši no malas visvisādi. Un arī šodienas laivu es viņu droši vien arī beigšu, ja nebūs nekādi tagad papildus jautājumi, lai es viņu varētu leju pielādēt un pēc tam augšu pielādēt. YouTube links būs ielikts abonentiem Telegram grupā un tikai jums pieejams. Ar šiem linkiem nedalieties, kamēr viņi nav padarīti publiski. Jā. Tā ir, reizēm to vien var atnest. Jo tā arī ir tāda, es to sajūtu, ka tāda ļoti liela uzliktu prātu struktūru un vienkārši ieražu, paražu, jāiet, jādara. Jā, viens ir tas process, kad mēs atvedamies, tas viss ir vajadzīgs. Bet cik ļoti ar tām enerģijām iedarboties tur bieži vai citur katru nedēļu, cits vispār katru dienu vēl kaut ko, ja? Un mēs saraustam dvēseli, jo iedomājies, ja mēs ejam, teiksim, atgūt savas dvēseles daļas, tad ar ko tās dvēseles ir nogrēkojušās, ka kaut kāda viņu daļa visu laiku šai zemes plānā tieši šajā dzīvē, šajā te mazajā lapas pusītē, viņa mūžībā tiek pieturēta, pat kāds tur visu laiku iet un visu laiku viņu pietur. Viņš grib apvienoties, atgūt savu gaismu, ja? Apvienoties viss vienā veselumā, un to vienu daļu nevar dabūt atpakaļ, jo kāds viņu visu laiku baksta tur tajā kopiņā ar tām puķītēm un svecīti. Tev negāja internets? Nekas, tu varēsi pēc tam ierakstā noklausīties. Būs ieraksts, es domāju, ka šeit viss ierakstījās un būs kārtībā, varēs noklausīties. Tā kā jā. Ir vēl kāds par dvēselēm un šā tipa jautājumiem šobrīd jautājums? Auģa mamma, kad nomira gadu un nevarēja aiziet, Rada teica, kā mežonis. Jā, šitas ir, ne tajā laikā atceru nobirdinu, ne tajā laikā aizēja, bet ja tev ir savādāks redzams, ja tev ir savādākas sajūtas, kad, ja tu sajūti, viņam ir pieķeršanās, viņam ir pārdzīvojums, viņam ir jātiek ar emocionālām lietām, jāiemācās tikt galā ar fiziskajā plānā izveidojušos tukšumu, ja? Man tur nav tas, nezinu, paņem telefonu, tu vari zvanīt, bet nevar sazvanīt, ja? Vai tur vēl kaut kādas lietas ar fizisko plānu saistītās lietas, ko ir jāsakārto. Bet ja dvēseliskā līmenī tu sajūti, ka, tā dvēsele devās mājās, viņa devās uz dvēseles mājām, viņai tur ir labi gaiši, viņa varēs iet savās jaunajās dzīvēs un jaunajās gaitās, un es viņu tur tāpat satikšu, viņai tas būs ātri, mans būs ilgi, bet vienalga. Un tev nevelk tur. Ko darīt? Tāpēc tu esi mežonis? Nē. Noteikti nē. Kas ir tad, kad liekas, kad ar acu kaktiņu redz kaut ko, bet kad skatās nav nekā, tas nozīmē, ka kaut kādas enerģijas tev skraida apkārt. To tas nozīmē. Tad tev ir jāmeklē. Jā. Tev ir jāmeklē un jāskatās, kas ir tas, ko tu redz un sajūti. Vai tās ir gaišas struktūras, vai tās ir tumšas, vai tas ir mājas gariņš. Vai tas ir kaut kas, un tad jāsāk mēģināt izšķetināt, kas tev pievērš to uzmanību, kādos brīžos tu to redzi. Varbūt tur eņģelīts vēlās uzmanību pievērst, vai tikpat labi varbūt māja ir jātīra, jā, varbūt tu esi kaut kādā dzīvesvietā, kur kaut kādas šīs te struktūras nav tikušas projām. Jāveic būt mājas tīrīšana enerģētiskā. Jo tu jau droši vien jūti, kādas tev pašai sajūtas, kas ir tas, ko tur kaktiņi ieraugi, kāda ir tā enerģija, kas tur aizslīd, vai viņi tumši, vai viņi gaiši. Un tad izejot no tām, jārīkojās.
Es arī skatos, ka man liekas, tas internets bišķi kā iebremzē, un tā ceru, ka es runāju, tā mute pēc tam tikai video kustās. Māju jātīra. Jāuztaisa mājas attīrīšana, enerģētisko mājas attīrīšana, un tad jāskatās. Pavisam visvienkāršākais var paņemt kaut vai ar sāls ūdeni izmazgāt, bet ne tādu, ko tu ēdi. Jā, tad var būt, ka kaut kas ir piesēdies, pieķēries un grib pavazāties līdzi. Un tur jāpajūt ir, jāpaskatās, jānoskaidro droši vien, vai tas ir gaišs, vai tumšs, vai traucējošs, vai varbūt atbalstošs. Jo, tā, ar acu kartiņu mums jau vienmēr liksies, tādā ziņā, ka tā ir kaut kāda ēna, jā, ēnveidīgs, bet tikpat labi, tur vispirms ir jāsaprot kāda enerģija. Nav manīts, redz, tad jau dabūts projām. Atkal parādās, tad uzjautā. Bet vispār ar šīm struktūrām ir tā, ja viņām strikti pasaka, ka viss pietiek, jūs man traucējat, ejiet prom, un tā ir tā dvēseles brīvā griba šeit uz zemes, viņi parasti klausās. Bet tad, ja mēs tur tā un tā paskatīsimies un pavērosim, un kas tas tāds, un tad viņi tur arī turpina būt. Un nekādas darbības neveicam, un tad viņiem liekas, ka mēs netraucējam. Jā, reku Aivuts raksta, ka ar viņiem parunā. Jā, viņiem var runāt. Runāt, palūgt, pateikt, ja traucē, lai iet projām. Ja tās atbalstošās struktūras pateikt paldies. Tā kā, jā, viņi jau parasti ieklausās. Interesanti, tā kā būs jauna tēma, ne? Nākamreiz tad pa eņģeļiem bija ierosināts, tur var garu un plaši runāties. Un tad droši vien vēl var par mājas gariņiem. Tā, ko mīļie stunda ir apkārt? Ja ir vēl kāds viens jautājums, uz vēl vienu varētu atbildēt. Ja nē, tad visi, kas ir jaunie abonenti, aizsūtīšu jums ziņu, kā pievienoties Telegram grupā, savedīsim kārtībā savu pulciņu. Un šo te laivu, tātad, kas atnāca vēlāk, vai kas nebija nemaz, tas ir augšu pielādējuši YouTube, un YouTube links būs abonentiem pieejams. Tā kā, ja kāds ienāca šeit priekšskatījumā, bet grib redzēt, dzirdēt visu, ko mēs par dvēselēm šeit runājām, stundas ietveros, vienkārši atliek paspēt kļūt par abonentu, un varēs visu mēnesi ierakstu vēl skatīties. Tā kā tā. Paldies! Paldies par jautājumiem, paldies par diskusiju, paldies Zančikam par ierosināto tēmu. Ceru, ka viņai ir izdevies veiksmīgi nokļūt zālē un ka viņš šo ierakstu skatās un ārā smaržo vispār nokļūt zālīts. Paldies, Līga! Un paldies Ilze, kas bija, un Agija bija, un Daina bija, un Egija bija. Un visus nevar atcerēties. Viss, kas bija, un viss jaunās dvēselītes, kas pievienojās. Super. Jauku, brīnišķīgu šito vakariņu. Un sazinamies. Tad pagaidām tā. Un tie, kas vēlās, tiekamies jau nākamo trešdienu. Mācamies meditēt informāciju profilā.